Slava Dievam, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, Dieva žēlastības diena. Varam būt atkal kopā raidījumā, ko par to saka Bībele, pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Un, kā vienmēr, man prieks studijā sveikt kristiešu draudzes Dieva mājas vecāko mācītāju Paulu Oleksu. Sveiciens. Un teoloģijas doktoru un misionāru Juri Doveiklu. Sveicināt. Paldies, mīļie radioklausītāji, par jūsu daudzajiem un interesantiem jautājumiem. Šodien mēģināsim pēc iespējas vairāk, bet ņemot vērā, ka pagājušajā raidījumā bija neparedzēti, varētu teikt, mums asa diskusija par uzdoto jautājumu par rožu kroni. To es saku patiešām neparedzētu, jo nebija domājis, un tas man pašam bija atklājums. Bet paldies jums par šādiem jautājumiem. Jautājiet droši. Un uzreiz vēlos arī pateikt ļoti lielu paldies māsai, tūlītās pateikšu, Sandra Zepa. Paldies jums, es esmu saņēmis jūsu perfektos sūtījumu. Jā, cik es saprotu, to jūs sūtījāt no kaula raksti. Un paldies jums. Šeit ir grāmata, šeit ir vēl pie tā par to es vēl mazliet pateikšu. Paldies, lai Dievs bagātīgi svētī. Bet šodien, pirms mēs atbildam uz jautājumiem, es esmu lūdzis brāļus, ka nedaudz Dievu vārdu gaismā izskaidrot, kas ir pielūgsme un kas ir godināšana, jeb godāšana. Jo ļoti bieži, faktiski runājot tīpaši par Marijas godināšanu, vieni uzskata, ka tā ir pielūgsme, citi saka, tā ir tikai godināšana, pagodināšana. Un tad ir šis jautājums, kur tad ir tā robeža? Un tāpēc lūdzu, brāļi. Jā, šeit ir tāda, mēs esam iespiesti tādā katoliskā terminoloģijā, kur starp diviem vārdiem venerācija un adorācija. Tas ir tātad venerācija ir godināšana un adorācija ir pielūgsme. Un tiek teikts, ka mēs nepielūdzam Mariju un svētos, mēs godinam. Tad šī konstrukcija viņa neiztur Bībeles kritiku. Amen. Viņa ir radusies viduslaikos konkrēti pamatot pie Akvīnas Toma summa, teoloģijas summa, šis viņa darbs. Un tur ir ievests šīs kategorijas, lai pamatot jau to praksi, kas ir pastāvējusi jau visu laiku. Tātad teoloģiski pamatot. Mēs neredzam ebreju vecā derībā, kaut vai to ņemsim vai ne, kur ir ļoti daudz vārdu godināšanai un pielūgsmai vienlaicīgi, un viņi pamīšas iet šie vārdi. Mēs nekur neatrodam tādu vispār sakarību, tādu kategoriju, kā pieļaujam godināšanu, kas varētu būt attiecinām uz radītu būtni, un nepieļaujam pielūgsmu. Ja? Tādas lietas mēs vispār neatrodam. Tieši pretēji, jebkura reliģiska godināšana, kas ir vērsta uz radītu būtni, tiek saukta par elgtievību. Un mēs varam redzēt, pirmkārt jau viennozīmīgi skaidros izteicienus rakstos Jesai 42:8. Es esmu tas kungs, tas ir mans vārds, un savu godu es nedošu nevienam citam, un nedošu elkiem. Un tas ir arī
48:11 arī pateikts, un tad mēs redzam, ka atklāsmes grāmatā 19. nodaļā, 22. nodaļā ir eņģeļi atsakās no pielūgsmes, kur ir vēlēšanās viņus kaut kā īpaši godināt, vai pielūgt, bet tas netiek pieļauts. Un par svētajiem runājot, apostuļu darbos 10 mēs redzam, ka Pēters nepieļauj Kornelijam krist pie viņa kājām. Vai tā bija godināšana vai pielūgsme, katrā ziņā tas tika noraidīts. Mēs arī par pašu Mariju redzam, kad vismaz 2 gadījumos man zināmos Jēzus saka, kas man ar tevi sieva, un tad viņš atbild uz jautājumu, kas ir mana māte, mana brāļi, tie ir tie, kas tic un kas seko. Tātad te nav nekādas, mēs neredzam ne vecā derībā, ne jaunā, nekādu tādu veidu kategoriju, kur mēs varētu pārstāvēt. Ir vesels lērums ar vārdiem. Es nesaukšu viņus visus, bet man te ir 7 vismaz jēdzieni, sākot ar slaveno halal. Halleluja, vai ne, kur ir slavēts, lai ir, vai ne, slavēts, lai ir Jāvē. Tad tas ir uzteikts slavēt psalmos, ekskluzīvi piedāvāts ir Dievam, jā. Tad tālāk ir barah, vai ne, ir svētīt un godāt, un tad ir arī vēl jādāh, atzīt, slavēt. Tur ir tāds daudzums, vai ne, kad mēs skatāmies poētiskajos un pravietiskajos tekstos, it sevišķi, jā, kur ir slavēt, cildināt, godināt. Piemēram, ir tāds vārds rūmu, paaugstināt, vai ne, cildināt, paaugstināt, cildināt. Nav šīs te dihatomiskās kategorijas, vai ne, te ir venerācija un te ir adorācija, tas pilnīgi iziet no jebkādas bibliskas domāšanas rāmjiem. Un tāpēc mums ir jāsaka tāda galvenā tēze šai sakarā, ko tu tālu prasīja, vai ne, kas tad īsti ir ar to. Tātad šī katoļu, Romas katoļu Marijas godināšana, arī pareizticīgiem tas pats ir, vai ne, tas ir kults. Tas ir tā sauktais Marijas marioloģija, Marijas kults. Faktiski tas ir adorācija. Atļauj man uzreiz jautāt, kāpēc šāds kults bija vajadzīgs? Tā bija tā laika pasaules tendencija, bija gars, es nezinu, kāpēc pēkšņi vajadzēja tādu sākt ieviest? Jā, tas ir dziļš jautājums. Noteikti, ka tur tāda analīze varētu veikt, ka tur nepietiktu 10 lekcijas par to runāt. Bet principi, ja tāds noreducējums uz tādiem pamatprincipiem, kāpēc nepietiek tikai Dieva vārds, kāpēc vajag ieviest tradīciju, tas būtu jautājums, kāpēc ieviest kaut kādu tradīciju un pievienot to klāt, un tad vēl pievienot, un tad teikt, tas viss ir normāli, un tad kaut kādā 19. gadsimtā, piemēram, kad pieņēma bezvainīgo ieņemšanu. 20. gadsimtā pieņēma imakulāciju. Jā, debesīs pacelšanu. Tad tas, kas tur ir visu laiku krājies un kultivēts, un tad beigās saka, tagad ar dekrētu mēs sakam, ka tā ir mūsu dogma. Ja? Tad beigās to pasludina vēl augstas dogmas kārtā. Tātad tas ir tas, ko mēs teoloģiski saucam tradīciju, vai ne? Kas mums ir kā izziņas vienīgais avots? Mēs sakam un atbildam, tas ir tikai un vienīgi Dieva vārds, kanoniskās Bībeles grāmatas no 1 vāka līdz 2 vākam. Un viss, kas ir plus vai kas ir mīnus, ja, no plus, tas viss ir nost. Un kādai daļai mēs varam teikt, labi, ir literatūra tāda, uztaisošā literatūra, labi, kaut kur ir vecā derībā kaut kāda daļa, Sīraha gudrības grāmata un kaut kas tā, ko var teikt, tur nekā slikta nav, bet tas Dieva vārds tas arī nav.
Bet principiāli un konsekventi runājot, ir tikai un vienīgi tas, ko Dievs ir teicis savā vārdā. Un tāpēc, lūk, šī arī ir viena lieta, kas ir tradīcijā veidojusies kopā ar citām vēl lietām, kā bērnu kristība, kristīšana, jā, zīdaiņu kristīšana un dažādi pieņēmumi, kas ir dogmatizēti vēlāk. Tā kā tas būtu tāds jautājums. Un es teiktu arī no savas puses atkāpšanās, svētā gara trūkums ir noteikti atkrišana, ir viens no iemesliem, kāpēc vajag kaut ko tādu vēl darīt. Priekš kam tas būtu vajadzīgs? Mums ir viens vidutājs starp Dievu un cilvēkam, kāpēc divus vajag? Un tādā veidā tas ir reliģiozi cilvēki cenšas nodrošināties, vai ne? Maksimāli, kad Kristus jau liekas tāls un augsts un grūti pieejams, un tad ir vēl viena, kas iežēlojās, un ka tas pieved Kristu. Dievišķā māte, mātišķā dievība. Jā. Teiksim tā, jā. Tā kā tas būtu galvenā tēze, kad faktiski notiek, kas notiek Marijas nevis godināšana, vienkārši, kas būtu saistīta tīri bibliski runājot par to, ka mēs pieminam, ka Dievs lietoja šo pazemīgo trauku pestītāju dzimšanai, Mesijas, Kristus dzimšanai. Viņa nav dzemdējusi tādā nozīmē pašu Dievu, bet viņa ir dzemdējusi pestītāju mums. Un lūk, tā vietā notiek kaut kas cits. Es vismaz kāds pāris punkts vēl nosaukšu. Notiek invokācija, tas ir aicinājums pēc palīdzības, tas ir lūkšana uz, vai ne, to sauc par invokāciju, uz starpnieci Mariju lūdz par mums grēciniekiem. Vai ne, tā nav vienkārši tāda godināšana, tas ir kaut kas jau daudz vairāk, un tur netiešā veidā parādās, ka runa ir par vienu personu, kur ir ar visur klātesamību. Omniprezents, ja, jo tas, kas var uzklausīt visus vienlaicīgi un jebkurā vietā un jebkurā laikā, tāds atribūts ir tikai Dievam. Svētam garam, jā, un tas tiek piedāvāts šai personai. Un tāpēc ir lūkšanas vērsts uz viņu. Tad ir tāds tituls, kā es gribu latīniski to pateikt, mediatrix un co-redemptrix tituli. Mediatrix un co-redemptrix, tas nozīmē visas žēlastības pastarpinātāja un līdzpestītāja. Un tas viss ir klājams ar ļoti skaidriem citātiem no katehismu. Tas ir ar piemēram, pāvesta enciklikās apstiprināts, piemēram, Leona 13. enciklikā 1894. gadā, vai ne, Vatikāna 2. koncilā. Es vēl īpaši ieskatījos, tas ir, piemēram, Lumen Gentium, var atrast 66. paragrāfā par to, ka speciāli ir nepieciešams Marijas kults baznīcā. Tā te arī rakstīts ir Marijas kults baznīcā. Marijas kulta būtība un pamatojums. Šo dokumentu izdeva Vatikāna. Jā, un tas ir interesanti, ka viņu var Vatikāna mājaslapā ne tikai atvērt kaut kādās citās valodās, bet latviešu valodā viņš ir pieejams. Kurā gadā šis te? 62. gadā, principā. Es varētu pa pāris gadiem nokļūdīties, bet tas ir 2. Vatikāna koncila dokuments. Ja? Un tādā veidā mēs redzam, ka ir tituli piedēvēti, kuri faktiski viņi ir tā kā dievības tituli. Kā līdzpestītāji. Kurš ir pestītājs, kurš ir pastarpinātājs? Jā, bet šeit ir burtiski tas noformulēts. Un tad ir, kas vēl ir? Nevainīgā ieņemšana, mēs jau runājam.
1854. gadā Marija ieņemta bez sākotnējā grēka. Nu, pagaidi. Kas ir bez grēka ieņemts? Ir tikai viens, kurš ir ieņemts bez grēka sākotnēji. Tas ir mūsu pestītājs. Un tā kā, lūk, šai līdzpestītājai vajag kaut kā pierādīt, ja, ka viņi ir ar šīm kvalitātēm, līdzīgām kvalitātēm apveltīti. Ja, tad tie lēmumi nāk no Vatikāna. Debesīs uzņemšana jau 1950. gadā uzņemta ir. Tātad unikāls status tiek piedēvēts. Nu, tad vēl debesu ķēniņiene, ja. Un veseli superlatīvi, es saku superlatīvi, ja? Tātad viss, kas ir viss svētā, mūžam jaunā, viss šitas vārdiņš, ka viss nāk klāt, ja? Tie superlatīvi, viss. Un tas ir konstatējams liturģijās, entajās neskaitāmajās liturģijās. Nav tagad laika viņas nosaukt, bet informācija ir pieejama. Lūk. Tad mums ir nopietna problēma. Pirmkārt, jau vecajā derībā mums ir skaidri redzams, Jeremijas 7, 18 un 44 runāts par vienu debesu ķēniņu, kas ir kanāniešu, babiloniešu dieviete. Tāpēc šeit visas tās runas par venerāciju un adorāciju, ka mēs tur tādā veidā mēs nepielūdzam, bet faktiski adorācija notiek. Jo viss tas pats, kas, piemēram, psalmos vecā derībā, kā tiek godināts un slavināts Dievs, viss šī apdziedāšana, cildināšana, pacelšana, viss tas pats ir atrodams litānijās, liturģijās arī, ne litānijās, kas ir Marijai veltīti. Tā kā tur ir no bibliskās atziņas viedokļa nopietna problēma. Jā, es vēl gribētu piebilst, ka varbūt no cita rakursa, jo šī ir ļoti svarīga tēma. Es gribu pateikt, ka tad, kad cilvēki aizbildinās ar terminoloģiju vai eifēmismu, kas ir labskanība, es gribu definēt to kā zemisku, negantu, bezdievīgu, ļaunu lietu saukšanu par labu un reizēm otrādi. Un es iedošu piemēru, kā tas notiek pasaulē, un es ceru, ka cilvēki saredzēs, ka tas notiek katolismā. Piemēram, Hitlers un viņa tuvākā komanda nosauca ebreju iznīcināšanu par galējo risinājumu. Nevis par, pēcāk jau atklātāk runāja. Kas ir galējais risinājums? Aizvest uz Āfriku vai nogriezt galvu, nebija paskaidrots. Savukārt Vācu armija laupot ciematus, laupot un zogot, aizstāja ar šādu eifēmismu aizņemšanās. To pašu kareivu liecina. Aizņemšanās. Un tagad jums būs viena grandioza līdzība par to, ko es stāstu par šo katoļu aizbildināšanos un pareizticīgo. ASV 60. vai 70. gados vienā pilsētā valdība nolēma uztaisīt kanalizācijas attīrīšanas centru. Pašā pilsētas vidū, bet ziniet, kā viņu nosauc? Dabas rekreācijas parks. Ko es jums cenšos pateikt? Ir jābūt ļoti aklam un nevienu neaizvainojot, lai neteikt ļoti stulbam, lai nesaprastu, ka zem galējā risinājuma slēpjas slaktiņš, zem aizņemšanās slēpās zakšana un laupīšana, bet zem dabas atpūtas parka bija nomaskāts kanalizācijas projekts. Es nepavēlti izvēlējos šos līdzības. Tas ir tieši tas pats, ar ko nodarbojās. Tā ir sātaniska spēle, kad tas ir sātanam ir ļoti liels spēks terminoloģijā. Mums ir vieglāk nogalināt, agrāk, kad mēs runājam, tā ir bērna slepkavība sievietes ķermenī. Mēs runājam bērna slepkavība. Pēc tam tas tika nomainīts uz ko? Fetus. Svešāds, latīnisks vārds auglim. Bērns no vidusmēra cilvēka saprašanas pazūd.
uzrodās kaut kāds latīniskais fetus. Tas vairs nav bērns. To var galēji iznīcināt. Un es gribētu vēl piebilst arī pāris tādas ļoti praktiskas lietas par pielūgsmi vispār, ko Bībele rāda. Un es gribu pateikt, ka, ja jūs papētīsiet pielūgsmi viscaur Bībelē, no vāka līdz vākam, jūs pārsteigti konstatēsiet, ka, lai arī mēs zem pielūgsmes pirmkārt saprotam, ka tā ir sirds lieta, un tas tā ir, bet papētot šo jautājumu, jūs redzēsiet, ka pielūgsme ir saistīta ar fizisku ķermeņa pozu. Un pielūgsme Bībelē ietver sevī galvas noliekšanu, rokas dažādās pozās, paceltas, izplestas, saplaukšķināt. Pielūgsme ietver sevī nomešanos ceļos. Pielūgsme vairāk slavēšana, tātad šo plaukstu sasišanu. Pielūgsme ietver sevī mutes darbību, lūdzot, apliecinot vai izsaucoties. Pielūgsme ietver sevī ķermeņa izklāšanu uz zemes. Vēl pielūgsme vienā no veidiem var ietvert sevī arī dejošanu, tā vairāk slavēšana. Kāpēc es to pateicu? Tāpēc, ka vairums no šīm lietām ir arī Marijas adorācijās, kas tur vēl bija. Ja? Un tagad ir lielais jautājums, ja? Vai tas, ko mēs darām ar savu ķermeni, ir svarīgi Dieva acīs vai nē? Mēs zinām no rakstiem, ka jā, to parāda Daniels, to parāda viņa draugi. Un vēl otrs lielais jautājums ir, es jautāju to katoļiem, un es jautāju to jebkuram citam, kas pielūdz nevienīgo dzīvo patieso Dievu, vai tu vari ar savu ķermeni veikt fiziskas darbības pielūdzot vai godinot Mariju, kas absolūti atgādina pielūgsmi, respektīvi to ķermeni nododies netiklībai, bet sirdī tu esi Jēzus Kristus sekotājs. Tie nav atraujami jēdzieni. Un es saku, ka tā ir ļoti liela zemiska negantība patiesībā. Un, godīgi sakot, pat pašu katoļu aizbildināšanās ar pielūgsmi un godināšanu ir ļoti neveikla, jo viss slava gods pieder tam kungam. Citā vietā pielūdziet vienīgo Dievu. Ja? Un līdz ar to viņi pat ir aizvietojošo terminu, ir atraduši ļoti neveiksmīgi. Un tas ir tik acīm redzama pievilšana. Bet ko saka Bībele? 1. Tesaloniķiešiem 5, 22 līdz 23. Atraujieties no visa, kas ļauns, bet pats miera Dievs, lai jūs svētītu caurcauriem un jūsu gars, dvēseli un miesa, ķermenis, visā pilnībā, lai paliek bezvainīgi līdz mūsu kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Es gribu pateikt, ka tie, kas Marijas vai statujas vai kādu citu tēlu priekšā matās, viņi apgāna i savu ķermeni, i savu dvēseli, i savu garu. Skūpst arī no tā. Jā, un skūpst un pielūdz, un tā ir pamatīga apgānīšanās. Un cilvēki nesaprot, ka viņi apgāna sev gan garīgi, gan dvēseliski, gan fiziski, un darot to, viņi pavedina arī citus uz apkalpošanu. Jo bērni ļoti bieži dara tā, kā dara vecāki. Cilvēki dara tā, kā garīgas autoritātes to dara. Un mēs redzam, ka tā ir, es pateikšu godīgi, tā ir prostitūcija, tā ir netiklība. Garīgā prostitūcija. Un arī fiziskā. Jo tu fiziski arī, tikai tas nav netiklība izpratnē, kad ir seksuāls akts, bet tu savu ķermeni lieto, tas sākās garīgi, bet fiziski lokās arī ķermenis, tās Marijas priekšā. Faktiski tas ir līdzīgi kā Elijas sacīja. Cik ilgi jūs klibosiet uz abām kājām? Ja tas kungs ir ja Dievs, tas kungs ir Dievs, tad viņam sekojiet. Ja Marija ir ķēniņiene, caur kuru mēs varam tikt pie Kristus, jo faktiski paldies, es gribu sacīt, pirmkārt, kas mums uzdeva jautājumu, un paldies arī māsai, cik es saprotu, viņa ir katoļu māsa, par šo te visu, jo vairāk iepazīstās, jo vairāk pilnīgā pārliecība, ka tā ir elku kalpība. Lielo burtu. Paskaties, Regina Angelorum, Regina Patriarchorum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum.
confessorum Virginium Regina nozīmē, valdniece. Jā, faktiski par visiem un par visu, jā, par apustuļiem. Tad kā tas tagad mums ir? Un šajā kontekstā es gribu jums parādīt dažas fotogrāfijas. Pirmā fotogrāfija ir. Tas ir Izrēlā. Izrēlā ir speciāli uzbūvēts milzīgs Marijas godam templis. Es tur vairāk kā esmu iekšā bijis. Un pie ieejas ir šis te uzraksts Holy Place, svētā vieta. Un tagad lūdzu klusumu. Pirmkārt noņemt cepuri, otrkārt nerunāt. Un treškārt mobilie. Labi, tas ir labi saprotams. Un tagad paskatieties, kāda ir tā saucamā altāra glezna. Šausmas. Altāra glezna, kuras priekšā nerunāt, kuras priekšā, un es jums paskaidrošu, mīļie radioklausītāji, kas jūs neredzat. Centrā, pašā augšā, trīsstūrī ir acis, un apakšā, es saprotu, tā kā balodas būtu kā svētā gara simbols. Acis, es skaidroju pēc savas izpratnes, ko es redzu. Kā Dieva acis, visredzošā acis, bet viņa ir trīsstūrī, neiesim tālāk visus tos variantus. Bet tālāk ir redzams milzīgi liels ķēnišķīgs tronis, krēsls, kurā sēž nevis Kristus. Ko mēs lasām pa labai rokai, viņš sēž, bet tur sēž ķēniņiene. Regīna, jeb Marija. Un priekšā stāv izplestām rokām Kristus, un blakus viņam stāv Pēters ar atslēgām. Un simboliski norādot, ej pa visu pasauli un sludini evaņģēliju. Tu esi klints, bet tagad es jums parādīšu tūplānā šo te ķēniņienu. Mani tas vienkārši šokēja. Teikšu godīgi, man tas vienkārši šokēja. Pirmkārt, kā viņa sēž, kā viņa tur rokas salikusi, un tā ir debesu valstība, uz kuru tas kungs pārzina, kuru tas kungs, piedodiet, kas te notiek? Es jums iedošu vēl vienu ainu. To pozi nemaz Ķēniņiem ar visiem sēdēja tā kā dzemdētāji. Viņi sēž kā īsti ķēniņieni. Jeb kā ķēniņš. Ar paplestām kājām. Jā. Atvainojiet man. Kaut ko tam līdzīgu. Un apkārt, došu vēl vienu iepriekšējo, apkārt rekur tautas stāv, un rekur svētie vēl labajā pusē tur kāda stāv. Un visi tagad šī te troņa priekšā. Tad man ir, mīļie katoļi, paši apskatieties šo. Man ir jautājums, tad kurš tad būs tas tiesnesis? Kristus, ja ķēniņiene ir. Regīna. Un tad parādīšu, tā ir pie Izejas. Eklezijā. Ir iztulko, kas tur rakstīts, māte. Eklēzijas mater, eklēzijas baznīcas māte. Baznīcas māte vai baznīcas māte? Jā, baznīcas māte. Un tad es jums parādīšu tūplānā. Es īsti nesaprotu, kas šeit ir domāts, kas tie tādi pa groteskiem tēliem. Groteskiem tēliem. Vienkārši... Ziniet, labi, es nekomentēšu. Un tam jūs gribat teikt, ka tas ir no Dieva? Piedodiet,
tiešām jūs gribat teikt, ka šī aina, es atkal iedevu, tūlītās pateikšu, otro foto, tā ir aina no debesu tēva troņa. Tad, kad mēs lasām atklāsmes grāmatu no 4. un 5. Nodaļu, kā tur ir attēlots? Esam citādi. Tur ir kāda, kas sēž ķēniņa krēslā. Tad noteikti Jānis būtu par to rakstījis. Jā, tas nav. Es jau dzirdu, ka tev vēl pacelsies balss. Lai Es teikšu, ceļās. ka tā ir mākslinieciskā interpretācija, Pagaidi. akala terminoloģija, Jā. bet tā ir negatīva, tā ir zaimošana, tā ir preteklība, tā ir bezdievība. Un patiesībā viņi ļoti labi parāda katolisko uztveri. Kā cilvēki ir niecības apakšā, tad ir kaut kāda lielāka auguma svētie. Nezinu, Jēzus izskatās, ka viņš Pēterim saka, piedod, man jāsēž tēvam pa labo roku, bet arī māte apsēdusies. Tur ir māte Jā, apsēdusies. un viss. Jā. Es tur Māte redzu viņam ir pa briesmu labo lietas. roku apsēdusies. Jā, nu, Es Jēzus tādu vietā. trešo Viss ir diezgan fotogrāfiju. skaisti attēlots. Paldies, es saprotu, katoļu māsai, kas man atsūtīja šo te Mātes Terēzes krusta ceļš. Es gribu nolasīt tikai dažus fragmentus. Te ir aprakstīts krusta ceļš, 1. stacija, 2. stacija, 3. un pie 7. stacijas es lasu. Kungs Jēzus otro reizi pakrīt zem krusta. Un paklausieties, ļoti brīnišķīgi tiek rakstīts. Ar saviem grēkiem jau atkal esmu nogrūdis Jēzu zemē. Var piekrist. Kungs, palīdzi man piecelties, lai es sekotu tev. Mēs lūdzam tevi, Kungs, Jēzu Kristu, un tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. Nu šeit jau es gribu apstāties. Svēto krustu ir izglābis pasauli. Vai asinīm tomēr. Jeb viņš kā upura jērs. Tas būtu apmēram tāpat kā vieta, jeb galds, uz kura tiek upurēts. Tas atbrīvoja no grēka, bet ne pats upurs. Ja es maldos, lūdzu, pārtrauciet man un sakiet. Bet tagad tālāk. Seko tādu vārdu. Marija. Neizsakamās sāpēs redz, kā krusts notriec Jēzu zemē. Un tomēr viņš, tas ir Jēzus, atkal pieceļas. Un tad seko, ak, Marija, izlūdz man spēku celties un sekot Kristum, kurš rāda man ceļu. No kā lai viņa izlūdz spēku? Vēl viens piemērs. Kungs 13. stācija. Kungs Jēzus miesu noņem no krusta. Marija, tu paņēmi savu dēlu. Ņem arī mani, kad mana dzīve būs galā. Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu, un paskatieties, tas ir tas, ko es pagājušajā reizē sacīju. Kāda viltība. Pa vidu te ir pa vidu. Mēs pielūdzam tevi, Kungs Jēzu, un tevi slavējam, jo ar tavu svēto krustu tu esi atpestījis pasauli. Un pēc tam seko Marija, sērojot saņem mirušo Jēzu no krusta altāra. Un tagad mūsu lūgšana. Ak, Marija, palīdzi man saņemt dzīvo Kristu no misas altāra. Šausmas. Ar cieņu un mīlestību, kas līdzīga tavējai. Un visbeidzot, šī te viss grāmatiņa noslēdzās. Protams, lūksim mūsu svētā tēva nodomā. Un te paskatieties arī ļoti interesanti.
vai nu jauši vai nejauši. Lūksim mūsu svētā tēva ar mazo burtu. Lūksimies mūsu svētā tēva ar mazo burtu, svētais ar lielo burtu, nodomā. Un tālāk ir Tēvs mūsu, kas esi debesīs, brīnišķīgi āmen, un pēc tam pa vidu. Esi sveicināta Marija, žēlstības, to jau mēs esam lasījuši, un nobeidzam gods, lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos āmen. Tad pasakiet, kāpēc jūs šitien te neliekat iekšā to Mariju? Nu kā, jūs sakat, jūs nepielūdzat. Bet redz, kur gods, lai ir Tēvam, tad tiešām tad gods, lai ir Marijai. Bet te neliek iekšā. Un tad beigās noslēdzās šis viss. Svētā Terēze no Kalkutas lūdz Dievu par mums. Māte Terēze vēl ir pievienota. Šī ir tā Māte Terēze no Kalkutas. Paldies, es vēlreiz saku par šo te, jo šie materiāli vēlreiz apliecina to, par ko es nezināju, un vārdu tiešām nozīmē, es esmu šokēts. Man tika atsūtīta ļoti liela, dārga grāmata, kas saucās Dienas grāmata Dieva žēlastības manā dvēselē. Svētā māsa Marija Faustīne Kovaļska. Tā ir viņas dienas grāmata. Un es tikai izlasīšu dažus, tikai divus. Naktī mani apmeklēja Dievmāte ar bērnu Jēzu uz rokas. Jēzus sarāvies debesīs. Tā sanāk. Es atvainu. Manu dvēseli piepildīja prieks, un es teicu, Marija, mana māte, vai tu zini, cik briesmīgi ciešu? Tur iepriekš ir rakstīts, viņi no slimības cieši, šī te... Faustīna. Jā. Faustīna. Un Dievmāte man atbildēja, es zinu, cik ļoti tu cieti, bet nebīsties. Es ciešu kopā ar tevi un vienmēr līdzi cietīšu. Paklausieties tālāk. Viņa man mīļi uzsmaidīja un nozuda. Kas ar to bērnu? Manā ar visu bērnu nozuda. Manā dvēselē tūlīt radās spēks un liela drosme, taču tā bija tikai vienu dienu. It kā elle būtu sacēlusies pret mani. Briesmīgs naids ar varu ielauzās manā dvēselē. Naids pret visu, kas ir svēts un dievišķs. Es tam varētu ticēt. No apmeklējuma rezultātu. Protams. Tad šitam es... Jā, tā ir patiesa liecība. Jā, tā tad ir patiesa liecība, jā. Briesmīgs naids. Man šķita, ka šīm dvēseles mokām jākļūst par pastāvīgu manas dzīves daļu. Es vērsos pie vissvētākā sakramenta. Piedodiet, vēl viena vēršanās. Es vērsos pie vissvētākā sakramenta un teicu Jēzum, Jēzu, manas dvēseles līgavaini, vai tad tu neredzi, ka mana dvēsele mirst pēc tevis? Tieši tā, mirst pēc tevis. Kā tu vari tā slēpties no sirds, kura tevi tik patiesi mīl? Piedod man, Jēzu, lai manī notiek tava svētā griba. Es cietīšu klusēdama kā dūja. Nesūdzoties, neļaušu savai sirdī izpaust nevienu žēlabu veidu. Neturpināšu tālāk, bet vēl vienu fragmentu es tomēr gribu lasīt. Un te ir pat viņš ir numurēts, tā kā nodaļas, tā kā nevar saprast. 58. fragments. Reiz naktī
Pie manis atnāca no mūsu māsām, kura bija mirusi pirms 2 mēnešiem. Tā bija pirmā kora māsa. Redzēju viņu šausmīgā stāvoklī. Visu liesmās, seja sāpēs sabiepta. Tas ilga tikai īsu brīdi, tad viņa nozuda. Raksturīgi, tāpat kā pirmajā naktī. Mana dvēsele trīcēja, nezinādama, kur šī māsa cieš. Un klausieties, viņai šeit ir Terēzē, Faustīnai. Dvēsele trīcēja, jo viņa nezināja, kur šī māsa cieš. Vai Šķīstītavā vai Ellē. Es divkāršoju savas lūkšanas par viņu. Tagad pēc tām divkāršotām lūkšanām par šo māsu, kora māsu, nākamajā naktī viņa atkal atnāca. Bet nu viņu ieraudzīju vēl ļaunākā stāvoklī. Nu tam es ticu. Visu uguns liesmās, kas bija vēl spēcīgāks, ar izmisumu sejā. Biju ļoti pārsteigta. Paklausieties, kāpēc lūkšanām, kuras par viņu upurēja, atcerēsimies, 2 kārt viņu dubultotās, redzēju viņu vēl briesmīgākā stāvoklī. Un es jautāju, vai tev nemaz nepalīdzēja manas lūkšanas? Un šī māsa atbild, ka manas lūkšanas viņai nemaz nav palīdzējušas un arī nepalīdzēs. Es jautāju, un vai lūkšanas, kuras visa kongregācija upurēja par tevi, arī tev nemaz nesniedza palīdzību? Un tā kongregācija, tas ir viss katoliskā baznīca. Viņa man atbildēja, nē. Nu, mīļie, es lasu, paldies māsai, ka jūs man atsūtījāt šo grāmatu, te man ir vēl daudz ko lasīt. Es esmu tikai... Tu gribi zināt, beigas. Varbūt parādījās Marija un nākošajā raidījumā. Okay. Nē, labi, es pabeigšu to. Nepalīdzēja. Es jautāju. Viņa sacīja, nē, arī tā kongregācija nepalīdzēja. Šīs lūkšanas nākušas par labu citām dvēselēm. Un es viņai teicu, ja manas lūkšanas tev, māsa, nemaz nepalīdz, tad lūdzu, vairāk nenāc pie manis. Vau, kas pa sarunu. Pa priekš 2-kāršo, ja tev nepalīdz, nu tad, zini, tu netraucē man. Pavēlt te maisies. Pavēlt maisies. Pēc kāda laika viņa atkal naktī pie manis atnāca, bet jau citādā stāvoklī. Tā labāk apsiet. Viņa vairs nebija uguns liesmās kā iepriekš. Viņa seja staroja, acīs mirdzēja prieks. Māsa man teica, ka man ir kā šeit Faustīnai. Ir patiesa mīlestība pret tuvāko un ka manas lūkšanas nākušas par labu daudzām citām dvēselēm. Viņa mani mudināja nepārtraukt lūgties par dvēselēm, kuras cieš, kur? Šķīstītavā. Un teica, ka vēl īsu laiku paliks šķīstītavā. Šī te, kas jau bija smaidīga. Bet tā viņa tā kā brīvsolī tiek izlaista. Reiz pa nakti var atnākt. Un klausies tālāk, tas noslēgums. Tas būs noslēgums. Mīļie brāļi, tā ir traģēdija. Tā ir traģēdija, bet... Un paklausieties, ko viņa tagad saka. Cik neaptverami ir tavi, ir Dieva lēmumi. Cik neaptverami ir Dieva lēmumi. Mīļie,
paklausies, un šo te grāmatu. Viņa draugi, viņa ir dārga. Man te ir visa pavadzīme nāk klāt. Un tas viss, paldies māsai, viņa samaksājusi 28,26 €. Kopā. Bet, mīļie draugi, vai jūs tiešām tam ticat? Nē, nopietni, kā jau es teicu pagājušajā reizē, man ir pazīstami cilvēki, godīgi. Un vai tiešām jūs lasat šito te? Tā ir 58. ieraksts. Cik te kopīgi jāpaskatās, cik tie ieraksti? Vienalga, man te grūti. 1760. Es tikai tiku līdz 60. Draugi mīļie, ko mēs darām ar Dievu vārdu? Draugi mīļie, tā ir katastrofa. Tā ir vienkārši katastrofa. Un tad nebrīdināsimies. Ka pēcgalā būs smagi Dievu vārdi. Un tie Dievu vārdi ir ļoti smagi. Es kādreiz esmu domājis, bet kā? Mēs taču tev kalpojam. Bet kā mēs tev divkāršojām lūkšanas? Nakti negulējām. Dzīvi veltījām Kalkutā. Un šeit viņi arī ir klosterī. Un visu darījām. Un Jēzus teiks, ejiet nost. To es, mīļie klausītāji un skatītāji, to es saku par visām konfesijām, par visiem. Tas nav tikai šeit, ko es uzzinu, es arī šo te nezināju. Bet šo, ko es uzzinu, man liekas, ka pat tiešām nav lasīts Dieva vārds. Bet es ticu, ka viņai bija šis piedzīvojums, bet tas bija dēmonisks. Es gribētu, tā pareizi, ko es izdomāju to visu, tas ir vienkārši dēmonisks. Paklausies, līdzīgi kā Medžugorje un viss pārējais, tās ir dēmonisks 4D pārraides, ja, kuras rāda kaut kādas bildes, skaņas un šķīstītavā vispār nav kārtība. Nāk un iet, labi, ja ne gluži kā grib. Tas ir drausmas. Tas ir ārprāts. Mīļie, sāciet lasīt Dievu vārdu, lūdzu, sāciet lasīt Dievu vārdu, lūdzu, sāciet lasīt Dievu vārdu, kur jūs Dievu vārdā atrodat, ka Jēzus būtu sacījis, mana māte ar mani uz rokas apmeklēs jūs naktī un dos jums padomu. Kur jūs atrodat? Mēs esam raidījumā, ko par to saka Bībele. Jā. Es tāpēc runāju tik ļoti kategoriski, tik ļoti asi, un arī visādā veidā. Man tas neuztrauc. Tāpēc, ka lūdzu, ja jūs man varat parādīt Dievvārdā, kur ir aprakstīts šāda situācija, šīs te divas, ja jūs man varat parādīt Dievvārdā, ka tam tā ir jānotiek, tad es nākošajā raidījumā no sirds atvainošos visiem. Piedodiet. Bet ja jūs man nevarat parādīt Dievvārdā, un es pagaidām to neatrodu, tad tie ir meli, tie ir maldi, tas ir... Un tas tad nozīmē tiem, kam vēl ir saprāts, kas vēl atšķir. Bībelē ir rakstīts, ka neatšķir pat labo roku no kreisās. Ninevieši. Un tas nozīmē, ja ir vēl kādam, kas atšķir labo roku no kreisās, tad, mīļie draugi, kam ir mājās šī te grāmata, un jūs esat lasījuši un smēlušies spēku. Un es vēlreiz saku, tas nav tikai par katoļu konfesiju viena. Tas ir interesanti, ka te ir svētā māsa Marija Faustīna, un mēs jau zinām vēl vienu pravieti, kura nesen izkrita no galvas. Vasuli to neatzina, bet konfesijas pravieti. Helēna Vaita. Helēna Vaita.
tie paši, tur nenāk tik traki pa naktīm. Bet, mīļie draugi, pēdējais laiks ir attapties. Lūdzu, es jūs tiešām lūdzu. Lūdzu, atsūtiet man, man jāsaka ir paldies, piemirs viņa vārdu, ļoti atvainojos, kurš man mums brāļi atsūtīja, es jums arī aizsūtīju e-pastā, kur ir paskaidrojums, kāpēc ir tāds tituls piešķirts, kāpēc tāds tituls. Un tad man, jāsaka, ir godīgi, tas nepārliecina, neviena rakstvieta nepārliecina, jo uzrakstīt, ka Jēzus dziedina un tādēļ Marija aicina pie dziedinātāja, tas nav arguments. Tie ir murgi, tā ir filozofijas, tā ir tukša melšana, tas ir ļaunums, un tā ir spēlēšanās ar terminoloģiju, un vienkārši tā ir Piedod, brāl, tā ir spēlēšanās ar mūžīgo dzīvību, jo tā ir vienkārši, kungs mīļais, es varu tikai teikt, apžēlojies, lūdzu, apžēlojies, lūdzu, apžēlojies. Kāda pievilšana, kāda pievilšana. Un šī te ķēniņiem tagad te sēž. Smagi. Meleket Hašajamīm, tā ir tā no Jeremijas grāmatas Babilonas dieviete Inanna, Ištāra, Aštarta, viņai dažādi vārdi var būt, bet šo dievību integrēšana, pielūgsmes kulta, tāda radīšana, tas ir ļaunums. Un es atceros no austrumu pētniecības, tur ir tāda lieta austrumu reliģijā, ka budismā tieši, kad ir viena daļa, kas neieiet nirvānā brīvprātīgi un paliek tā kā virs zemes, un tad viņi cieš līdz visiem tiem, kur arī cenšas tā kā ieiet un tad vada uz to un palīdz, to sauc par bodhisattvām. Tas tādas pusdievības sanāk, tādas būtnes, kas faktiski ir kaut kādu līmeni sasniegušas, bet nav vēl pilnīgi iegājuši. Un tad viņām ir tā palīdzīgā loma, un es tā pēc manām asociācijām, viss tas tā labi integrējās kopā, jo tāda vieta nav Bībelē šādai būtnei, kur ir līdzpestītāji un Bībele vispār ļoti ekskluzīvs tituls dod. Viens tēvs, dēls, svētais gars, viens vienīgs Dievs. Adonai Echad, Elohim un tā tālāk. Un viens ir padomdevējs, svētais gars, mierinātājs, advokāts. Kristum ir entākie tituli, Dievs tēvs dažādos veidos. Dievam pašam ir neskaitāmākie tituli vecā derībā un arī jaunā kopā. Un tad viss tas kopā, tur ir vienīga slavas pielūgšanas dzīve, kas ir veltīt Dievam visos viņa iespējamos aspektos. To mēs saucam par godināšanu, par slavēšanu vienlaicīgi. To mēs saucam par pateicību. Tas viss ir viens liels komplekss. Un tagad, ja vienu brīdi, kā es klausījos līdzi, ka tu lasīji, vai ne, tad tam, vēl kaut kam. Tā ir atšķēdīšana, Dieva svētuma, nozagšana, atšķēdīšana. Lūdzu, uzliec otro fotogrāfiju, tur, kur viss ir kopējais redzams. Labajā pusē, kas tur ir rakstīts Sankta et apostolika. Svētā kaut kāda apostuliskā. Es uzskatu, labi, ko man uzskatīt. Bet tīrākais dēmonisms. Regina sanctorum omnium, visu svēto ķēniņienu. Kungs apžēlojies. Neņemiet ļaunā, man šobrīd. Man atkal jāsaka, pēc šo te, ko es nu pat lasīju,
ja šādiem, ja tas ir skaitās kā svētā māsa, es esmu šokā. Piedodiet, mīļie radioklausītāji un skatītāji. Viens piemērs. Tas ir viens piemērs, es jau teicu, maziņš tur ir piemērs. 1760. Nākošajā raidījumā lasīsim jūsu jautājumus. Es vairs šeit nevēlos pat pieskarties. Mīļie, piedodiet. Bet varbūt varam to 1. Timoteja 2.5 arī pateikt, kā Dieva vārdu. Tas ir, jo ir viens Dievs un viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēks Kristus Jēzus. Amen. Vēlreiz pasaku lūdzu. 1. Timoteja 2.5. Jo ir viens Dievs un viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēks Kristus Jēzus. Slavu tev, kungs. Kungs, es tev lūdzu piedot. Mēs esam starpnieks salikuši iekšā. Kungs, piedot. Kungs, piedot. Kungs, piedot. Kungs, piedot. Mēs, Dievs, piedot, ka mēs ar tavu vārdu, svēto vārdu, tā spēlējamies. Kungs, piedot. Un tas ir viss vienalga, vai šādā veidā, vai vēl kaut kādā veidā, vai pašizdomātā kalpošanā, vai pasludināšanā, vai. Kungs, es tev lūdzu piedod, apžēlojies to. Un, kungs, es tev gribu lūgt, vēl ir laiks, ja tu šodien dod, tad glāb. Apskaidro to, kungs. Ikvienam, kungs, apskaidro. Mēs tev slavējam un godinām Jēzus Kristus vārdā par visu. Āmen. Amen. Lai tas kungs jūs visus bagātīgi svētī. Visu labu.